Vēl pēdējie zirgu sagatavošanas darbi gaidāmajām treniņu sacensībām, arī norādījumi pašiem braucējiem, un tad jau visi parādēja gatavi. Kuldīgas novada Īvandes pagasta Zāģeru māju treniņu laukumā sapulcinātu te 20 zirgi ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas. Karogu uzvilkšana uzticēta vienai no jaunākajām sacensību dalībniecēm Katrīnai Aijai Blūmai. Dalībniekus ar laba vēlējumiem uzrunāja arī bijusī valsts prezidente Vaira Vīķa Freiberga, kura dzīvo netālu no Zāģeriem. Vēlos izteikt tiešām sirsnīgu atzinību Zāģeru saimei, saimniecei, saimniekam, visiem, kas ir strādājuši, lai visiem jātniekiem prieks ar savu sportu un lai viņiem veicās savus rumakus un ķēvītes valdīt tādā veidā, kā viņi ir to trenējušies. Saimnieks šādas treniņu sacensības rīko jau 3. gadu. Šīs ir pats sākums jauniem jātniekiem, kas gūst pieredzi, un arī ir lielāks šķēršļi augstāk, ko var pārvarēt tādi jātnieki, kas jau ir atspērušies no zemes un kas turpina. Un vienkārši var mācīties, lai lielās sacensībās piedalītos ar labākiem rezultātiem, lai gūtu pieredzi. Kopumā dalībnieki varēja startēt 6 disciplīnās – vadības maršrutā, 4 konkūra maršrutos ar dažādu šķēršļu augstumu, kā arī meža trasē. Neviens vien atzina, ka šīs ir pirmās sacensības. 1,5 sotu un 235. Pirmo reizi. Mala. Viņa ir bišķiņ tāda netīga, arī koža. Mēs viņu saucam par Bēlu, bet viņas īstais vārds ir Mirabella. Un patīk, jā. Man tās ir pirmās vispār dzīvē sacensības ar zirgu, kur es vispār nepazīstu. Tas nav manējais. Nezinu, tas man it kā bija bērnības sapnis, un tā, kad sāku strādāt, tad it kā tā sāka ar tiem zirgiem, kad varēja atļauties aizrauties. Ja man saldo pašai savu ķēvi ir, bet vēl nav gatava. Tur ir viss pareizi. Būtu jāceļ laiku šiem redzēs, vai tas bērniņš cels. Kā mums gāja, tā mums gāja, bet pirmās sacensības, es domāju, galvenais ir piedalīties un mācīties. Ne? Un šī ir īstā vieta, kur to darīt pirmo reizi. Dalībnieki atzina, ka viņu mērķis ir iemācīties pēc iespējas labāk nodarboties ar šo sporta veidu un gūt labus panākumus. Forši zirgiem strādāt, lekt, tā, uz lielo sportu aiziet. Olimpiskās spēles arī ir ar zirgiem tālāk tiec. Man draudzene sāka to, un es jau sen no bērnības sapņoju, kad varētu jāt uz zirgi. Šodien bija labi. Vismaz pirmajā maršrutā. Malacis puika. Kas varbūt ir tas tavs mērķis, ko tu gribētu sasniegt? Es domāju, ka tā nopietnāk. To jau arī domās, ka nāks uz priekšu laiks. Paralēli bioloģiskajai saimniekošanai Zāģeros ar zirgu kopšanu sportam nodarbojas no brīža, kad Latvijā atkal varēja droši plīvot sarkanbalts-sarkanais karogs. Tā bijusi saimnieces Igitas Aijas Kociņas aizraušanās jau no bērnības. Šobrīd ar to aktīvi nodarbojas viņas bērni un mazbērni. Mums vienkārši patīk zirgi, tāpēc cenšamies, saka saimniece. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija.